Sveiki, mīļie mistērijas lasītāji un klausītāji! Esam vēl vienā sērijā Apzinātība ir normāli. Tiekamies atkal ar Veroniku, parunājam par to, kā viņai iet mīlestības vadības brīvības kursā, kas notiek, kādi efektiņi, kas ir noticis par šo laiku, kad mēs neesam tikušās. Paskatās arī iepriekšējos video. Nu ko, kāda tev ir gājis? Pastāst, ko tu tur darīji bišķiņi un kas noticis? Kas man notika? Šito laiku man notika kaut kas nebija ļoti sen manā dzīvē. Man atbrauca, mani vecāki, es pagājušā mūsu video runāju par vecākiem, par savām attiecībām ar viņām, un par to, un es runāju krieviski, nekas, ka tur latviski. Vienalga. Un par to, ka tur nav viss tik, gaiši un skaisti, kā gribētos, un viņa dzīvo Londonā, citā valstī, un es redzu viņus divreiz gadā, pa nedēļu varbūt mazāk, kaut kā tā, pa video FaceTime, tas ir maksimums. Un viņa atbrauca gandrīz uz 2 mēnešiem, mēs sākām to visu darīt. Par to, ka tur, es domāju, bet tas bija pēdējos video par to, ka mēs paši izvēlamies savu dzīvi par tām lietām, un viņa atbrauc, un viņa dzīvoja pie manis, un man vajadzēja viņam komunicēt, kaut kādas lietas darīt. Es visu saprotu, ka tas ir process, ka mēs pašas viņu kaut kā ieslēdzām, aktīvējām, un ka tas ir tikai sekas. Bet tas bija ļoti grūti. Man grūtāk iet ar tēvu, jo mamma aizlidoja, tēvs vēl palika. Un es sapratu, ka laikā man ar tēvu vairāk, it kā vajadzēja, kāpēc viņš palika, jo tu gribēji īstenībā, lai viņš palika. Es negribēju, bet, it kā laikā man ir veselē, tas bija vajadzīgi. Tas tāds pirmais šoks, jo mēs nofilmējām pirmo video, mēs sākām, un viņa piezvanīja, ka viņa atlidos. Tas bija tā, tas pirmais, domāju, taču, cita nav varianti, jo es par to citās vietās nedomāju, nerunāju, tas pirmais tāds. Jā. Un it kā man kļuva kaut kā labāk, pagaidi. Tēvs pateica, ka atlidos vēl martā uz kādām nedēļām, un pēc tam viņi abi atlidos aprīlī. Nebija tāda, mēs dzīvojām atsevišķi no maniem 19 gadiem. Man tikai 28, vai jūs varētu saprast, ja? Un tāda nebija gadījuma, ka viņi, vienā gadā viņi vispār reti atlido vienreiz pāris gados, un es pie viņiem varbūt arī, tur, kā drusci, tā. Un, mēs daudz nekomunicējām. Kad es atlidoju pie viņiem, nav tā, ka mēs sēžam tur kopā. Un tagad kaut kas tiešām, un viņi atlidos vēl, laikam es kaut ko neizdarīju. Es zinu, ko, laikam. Un vispirms tēvs atsevišķi, un pēc tam viņi kopā, laikam lejam. Bet tas ļoti grūti, viņi tik grib daudz enerģijas, uzmanību sev un... Tāpēc, ka nāk arī eksāmeni. Tas mēs sākam kaut ko risināt, kad mēs sākam kustināt to enerģiju, kas ir bijis sastāvējusies. Viņa tiešām aizkustinājās. Viņa tiešām manā gadījumā kustinās ļoti stipri. Kas vēl bija labs, un visu laiku bija tādi momenti, kad tēvs un māte gribēja, es viņam palīdzēt, un man savas darīšanas tajā brīdī. Un kad vajadzēja taisīt tās izvēles, tas 6. arkāds, visu laiku, un ko darīt, jo es pāris reizes mēģināju palīdzēt sev, un tur baigi slikti gāja kaut kādas lietas. Nezinu, kaut kā viņi ir bērni, viņā vajadzīgi. Man laikam tas robežas vajag labāk kaut kā turēt. Un es saprotu, ka man pret viņiem nav sirsnības, nav. Laikam, ka tas nav ok. Tas ir aizvienojums kaut kāds vēl palicis. Mēs kamēr 3. čakrā mēs aiziesim līdz 4. Varbūt paspējušām līdz tam brīdim, kad viņi atlidos, varbūt kaut kas atvērsies. Tiešām. Jo, tas pirmais tāds. Jā, labi, ar vecākiem tripiņš. Labi, kas tur vēl labi, kā ar 2. čakru gāja? 3. man ir prosta kaut kas. Ar 2. tur ar vīriešiem, bet es nestāstīšu, tas cits. Tiešām nestāstīšu, bet kaut kas tur arī bija, jā. Es tāpēc tā pastāstīšu, bez katras. Tā varam izdarīt. Bet idejas vienkārši, kad tu gāji 2. čakras tos uzdevumus, vai tu jūti, kā tā enerģija mainās? Es sapratu, ka man 2. čakras līmenī kaut kāda problēma arī ar robežām. Bet pēc tam man kaut kā ieslēdzās un viņa izveidojās. Es ceru.
Bet pēc sajūtām, ka kaut kas, nu, kā rezultāts. Kaut kas pamanījās, ja? Nu, kaut kā drusciņ tā galva strādā labāk par Lodas čakras jautājumiem. Kas vēl tāds labs? Man ir -4 kilo. Es teicu, ka gribu, un kaut kā tā tas... Sāku draudzēties ar meiteni, kura nodarbojās ar diētām, un viņa kaut kā mani piespēļ, un kaut kas tā izveidojās, un kaut kā tas sāka strādāt. Okay. Jo vairāk mēs pieņemam sevi, jo vairāk mums ir atlaišanas rituāliņi, jo skaistāk, pat ne skaistāk, vienkārši patiesāks ir mūsu tas ķermeniskais spogulis arī. Jo vairāk mēs esam ar sevi, jo ja mums ir kaut kas it kā liekas, tad tas ir jāiziet. Bet cik tur tieši piepildās, ja? Nu tas arī par to, ka vienkārši tas sastājās harmoniskāk. Vairāk daudz lieka, kas aiziet, teiksim tā. Kamēr nekas nepiepildās, tas ir ok. Kas vēl tagad, kas notiek? Tagad man ļoti asi naudas jautājumi. Man naudas jautājumi ir visur, no visām pusēm iet nauda, bet es saprotu, ka es neprotu neorganizēt, ne savākt, es neceros, no kura kas, vai tā ir mana nauda, vai es pat pazaudēju, tāpēc es esmu procesā. Man liekas, es par 3. čakru tiešām, par to, ka skaista sievietē saglabāt, to turēt un kaut kā, jā. Un par skapi, ka lietu organizēšanu, ka šitām te par to telpas jautājumiem, ka baigās problēmas. Man liekas, tālāk es eju, vairāk. Viņas izgaismojās. Protams, ka sākumā ir tā sajūta, kad jo dziļāk mežā. Un tagad man ir sajūta, ka apkārt tāds mežs, ka es neredzu, kā man tik daudz kaut kādu darīšanu, ka izdarīt 200 lietu. Un es nesaprotu no kādu gala, kā to visu kaut kā. Un tas ir krūte. Tāpēc, ka īstenībā jūs arī pamanījāt, varbūt tie, kas sekoja līdzi, ka tie video teikt nav tik regulāri, jo visiem iet kā pa celmiem. Kaut kas iet, un tas ir par to, ka daudziem liekas, ka tas, atvesaļošanās, atmošanās process ir tā kā, es sēžu un tad pēkšņi es tā palieku baigi skaisti. Nē, tas ir čiris žopu. Kāpēc čiris žopu krieviski? Tāpēc, ka tāds labāk skan. Jā, atmošanās process viņš ir neviegls. Nav viegls, jā. Bet pēc tam ir daudz vieglāk. Tāpēc tas ir ieiet tajā nevieglajā, lai ieraudzītu, un tad tas sakārtojās. Un tas ir krūta, ka tu esi šeit un tu stāsti par to, ka nav viegli. Nav viegli, vispār nav. Nevajag būt, jo arī Ivonai neiet viegli, un viņa arī būs. Vienam nav viegli. Video nav viegli, bet cerams, mēs to darām, lai būtu vieglāk, pēc tam nākamos 100 gadus. Kādreiz, jā, ceram. Nē, tas pat nav par ceram, tas ir mēs zinām. Bet es zinu, ka šī mūzika man izskatās, ka no tagad, kur es esmu tagad, man izskatās, ka šitās visas darīšanas lietas mani krīt un tas zasipā. Es skatos, kur tā izēja no tā visa. Nevajag izēju, vajag lēnām, mierīgi skatīties katru dieniņu, kas tur notiek. Kā tev uzdevumi? Kur uzdevumi tev patika, kas tev palika atmiņā? Man nepatīk taisīt uzdevumus, bet es taisu, bet es kaut ko... Man visgrūtākais bija tagad, svaigas atmiņā, jo pēdējais ir, svaigāk atmiņā, uzrakstīts ar 5 gadiem. Tas sēdēja kā, tas ir un man nekas nenāk galvā. Es domāju, pamēģināšu citādi. Uzrakstīšu tur, kas pēc 20 gadiem. Tā. Pēc tam pēc 15. 10. Grūtāk. Labi, 5. Davai. Nav tik traki. Es nezinu, kaut kas tāds. Mums tiešām par mūsu sarunu, par to, ko darīt gada. Par šito te. Un tu saproti, ka tu gribi tur impēriju, bet to, ko mēs runājām, ka nevari savākt savu skapi. Kas tas? Ka tādas parastās lietas, kuras vistuvāk tev ļoti grūti darīt. Šitais ir mocinoši. Vispār viss man tāds mocinoši, bet es ceru, ka kādā brīdī tas atvērsies. Bet es zinu, ka martā man atkal atpildo vecāki, un tas atkal būs pa jaunāk. Jā, tie uzdevumi, viņi speciāli viņi ir tagad sakārtoti tā, lai solīt pa solītim kārtotos. Solīt pa solītim. Bet man liekas, ka es rakstīju kaut kādu herni. Es pēc tam parādīšu, kas tur, bet tad vajag pārrakstīt, jo
Nu, un tad tiešām jāsāk ar to, ko man darīt nedēļu. Tas ir moments. Nu, kaut kā, un mēģināt to izdarīt vienreiz. Un nerakstīt tā, ka tu esi tur herojs kaut kāds. Normāli. Jā, adekvāti. Mēģināt tikai šo. Jo ar 5 gadiem bija grūti. Ar 10-15 tu ieslēdās fantāziju. Jo tas vēl, kad to vēl darīt vajadzēs kādreiz, bet to, ko tagad šodien vajag darīt. Un tad šito vajag darīt, un tev vēl saraksts ar to, kas nav izdarīts. Un, nezinu, man liekas, ka man 3. čakas vispār tās organizēt. Ir. Bet forši galvenais, ka tur sāk kustēties, tas ir krūti. Nē, man kustās ļoti kaut kāda notikuma, ceļošana. Kaut kā izveidojās, ka es ceļoju uz vienu vietu, pēc tam uz otru, un vasarā man vēl 3 piedāvā. Kaut kā es žēlojos, ka, iepriekšējā video, ka maz ceļoju. Vismaz tā problēma arī kaut kā risinājās. Un tagad man sanāk vēl forka. Man tāds saraksts ar darīšanām, un nepaņēma nekas ar naudā, atlido vecāki, un vēl vajag kaut kur, un nopirkt tas brīdis, tas vajag ceļot. Tajā brīdī, kad darījās. Un tagad tas viss kopā, viss piepildījās, un tu tagad sēdi. Tādā pa vidu šiem visiem procesiem, un nesaprotu. Uzmanīgi, ko tu vēlēs, viss piepildās. Un neatceries, kā tam sauc, jo tu tāds. Jā, tas arī par to īstenībā tā ir tā sajūta, ka ko es darīšu, ir visas manas vēlēšanas piepildījušas. Nē, visu, kā jau man patīk. Bet tā tas par to, ka normalitātes sajūta var sākt šūpoties. Vai nešūpājās? Jā, par to, vai es jūtos normāli, ja visas manas vēlēšanas piepildās. Tas ir dīvaini, tā ir šūpošanās tāds procesiņš, kurā tas ir aizraujoši, bet tur vajag šito pameditēt uz to, ka jā, manas visas vēlēšanas piepildās. Es drīkstēju domāt, ka es jutīšos kaut kā nenormāli un ka es nevarēšu savus sajust kā normāls cilvēks. Un nebūs laiks savā skapī. Jā, nebūs laiks savā skapī. Zināju, ka dzīve noteikti skaps pēdējā lieta, bet nevajag arī skaps savā, protams. Bet jā, normāli, ka tas ir normāli, ka dzīve mainās, tas ir normāli, ka visas vēlēšanās piepildās, un tas ir normāli, ka sākumā ir haoss, tāpēc, ka tā kā bija iepriekš, negribam, jā? Mēs gribam nākamo līmeni, bet, lai nākamo līmeni uzbūvētu, ir jāizjauc iepriekšējais, lai tos LEGO pucīšus var salikt citādāk. Un man sāka atnākt cilvēki, ar kuriem es biju saskarsmē 7 gadus atpakaļ, 8 gadus atpakaļ. Kaut kādām lietām, kuras es aizmirsu. Jā. Bet tas notiek pēdējo mēnesi tikai, liekam, tas ir 3. čaku tomēr kaut kā saistīts. Jā, šajā gadā sākās, tā var pateikt. Un atnāk, un kaut kādas lietas atceries, un kaut kādas lietas... Es iztaisīju tetuvēm, kas vēl notika šitā laiku, varu parādīt. Pirmdien izdomāju, otrdien ir. Jā. Un tu cik ilgi gribēji tetuvēm? Necik. Negribēji? Nē. Tā nebija tāda vēlēšanās, tā vienkārši... Kādreiz es gribēju... Kas tas bija? Tā bija atļauja? Tu vienkārši sev atļauja? Jā, es sagribēju un neizdarīju. Jā. Es sapratu, ka man nevienam nebija neko teikt. Izdomāju, sagribēju un izdarīju. Un tas arī mainās. Tad, kad ir tā mīlestības vadītā brīvība, kad mēs ejam caur tādām transformācijām, tas arī ir par to, ka, ja mēs gribam, mēs ļaujam sev reāli darīt. Un es esmu tik patīk, ļoti patīk. Es sēdēju svētdien, un man liekas vakarā un izdomāju, ka es gribu, uzzīmēju savu plānu, no rīta jau uzrakstu un kaut ko uzreiz paņēmu. Un visu, man nebija kas ļoti ātri. Kā pasauli iet uz priekšu. Ļoti ātri, lietas sāk notikt ļoti ātri. Un tas ir galvu reibinoši. Un tas ir kruta, bet reiz galvu. Kad lietas sāk vienkārši pātrināt notikt. Tas bija tik jocīgi, es rakstu. Kad jūs trešdienu gribat, bet var... Kad jums vajag, man rakstu, ka vēl vakar man vajag. Tad 9 vakarā nākamā diena es es būšu. Jūs laikam ne pirmais tetovējums, zināt, ko es gribu, jā, es zinu, ko es gribu, nē, nekad nebija neviena tetovējumu. Atbrauc, nē. Tā bija, un pat sāpīgi nebija. Prostovot. Jā, tad, kad mēs kaut ko ļoti gribam, sagribam, tad tas atnāk ļoti viegli. Bet tā fiška ir par to, ka līdz tam ir jābūt patīrītiem blokiem. Jā. Jo, ja es kaut ko ļoti gribu, bet man ir bloks, tas nenāk viegli. Bet, ja es kaut ko ļoti gribu un bloki ir iztīrīti, tas vienkārši tā. Man ļoti patīk tā. Jā. Nu ko, vai to tad tā? Bet ļoti grūti dāmas, ko forši. Naudas kļūst vairāk, bet tu nezini, ko ar viņu darīt. Tas izklausās stulbi, bet tā ir. Atbrauc radzinieki, kurus tu varbūt
Jāmācās pieņemt. Jāmācās pieņemt, jā. Viss notiek un stress arī notiek. Nu, krūti, šis ir process, un procesā tam tā ir jābūt. Tas ir normāli. Jo atmošanās process nav skaisti smuki, tas reāli citreiz ir čiražopu. Tā kā ļoti forši, man ir liels prieks par tevi. Man izskatās tā. Jā, ļoti labi. Tagad drīz sāksies 4. čakra, mums jau... Es ceru, jo es jau gāju, es pārnākšu 4. un tās 3. čakras jautājumu kaut kā pašorganizēsies, varbūt. Viņi vienā brīdī sāk pašorganizēties, bet tie uzdevumi ir jādara. Es gāju. Uzdevumi ir jādara. Ok, krūti, forši, paldies, tiekamies atkal pēc kādu mēnešu pusotra. Cerams, ka būs. Jā, ar jauniem izaicinājumiem. Jā, bet mēs varam nofilmēt palīgi video. Jā, mēs varam palīgi, kā nākamās video no palīgi. Varam, jā, tā izdarīt. Vīri, paldies, pieskaties uz mīlestības vadības brīvības kursu. Izmaiņas ir reāls, izmaiņas ir dzīves. Jā, nav tik viegli, bet pēc tam būs daudz vieglāk tā, kā jūs nekad nesat iedomājušies, cik viegliem var būt dzīvot. Un tieši šodien man apnāca tā sajūta par to, ka, lai būtu par tauriņu, nevajag nogalināt to kukainīti, to tārpiņu, ja, pirms tam. Un tomēr, lai tārpiņš taptu par taurinīti, viņš sākumā tur iziet cauri, sazina, kā mēs pat īsti nezinām, kā tur tas notiek. Bet viņš iet cauri transformācijai, un tā transformācija ir, tā ir interesanti padarīšana. Bet tas ir aizraujoši. Tā. Čau! Čau, tā.